Sveiki! Visdrīzāk tu skaties šo video, jo tev nav sanākusi meringa. Bet tu visu laiku sapņo par tādu kraukšķīgu, foršu, pufīgu meringu, bet kaut kas noiet greizi, vai nu meringa saplaisā, vai arī izdalās kāds sīrups. Ja? Un ko lai dara? Un šodien es gribētu padalīties ar 7 visbiežāk sastopamajām kļūdām. Un kļūda numur 1 ir tas, kad olu dzeltenums nokļūst olu baltumā. Un mums var likties, kad kas tad tur ir, viens piliens, tas nekas, vai ne, kad uz to visu apjomu varbūt, ka tur tas viens piliens no mazām neietekmēs, ne? Bet īstenībā ir tā, ka piliens tomēr var ietekmēt rezultātu. Un tāpēc es gribētu jums ieteikt, kā var atdalīt olu baltumus no olu dzeltenumiem. Viena lieta, ka mēs atdalam ar čaumalām, ja, pārlējam to olu baltumu un atdalam tādā veidā, izmantojot čaumalas. Otrs variants, ka mēs sasitam olu un mēs savu sietiņu ļoti prātīgi, uzmanīgi atdalam. Vēl viens variants vienkārši arī tā kā starp roku pirkstiem, ja? Mums šeit iztek olu baltums un zeltenums paliek, un tad mēs viņu ieliekam bļodiņā. Respektīvi ir vairāki varianti, ja, kā to atdalīt, bet ir vēl tāds, ka tajā brīdī, tad, kad mēs atdalam olu baltumus no zeltenumiem un pieņemsim, tev ir nepieciešami 6 olu baltumi, un tu izmanto 6 olas. Un tad kā var labāk atdalīt, jo, pieņemsim, tev 3. olā var nokļūt tur olu dzeltenums, ja? Tāpēc mēs atdalam pa vienai olai, mēs izmantojam 3 bļodas olu baltumiem un olu dzeltenumiem. Un tad, kad mēs vienu olu esam atdalījuši, tad mēs to olu baltumu pārlējam bļodā, tā kā tajā lielākajā, kurā mēs sversim tos olu baltumus, ja? Un tādā veidā mēs atdalam. Pieņemsim, ja nu gadījumā mums saplīsīs tikai viena ola, pārplīsīs olu dzeltenums, ja, tad nav tik traki, ja, kad mēs varam tā kā to vienu olu vēl vienu tā kā sasist, ne? Tā kā tā. Tas, kas attiecās uz olu dzeltenumiem. Un kļūda numur 2 ir tas, kad pieņemsim, ka mēs izmantojam varbūt taukainu bļodu, ja, un tāpēc es ieteiktu izmantot vai nu stikla, vai arī kādu metālu bļodu, ja? Jo plastmasai ir tas, kad viņai tās tā kā var nokļūt tie tauki tajā plastmasas bļodā. Un, lai cik mēs labi mazgātu, iespējams, ka tur arī kaut kas var būt. Tālāk, kas ir, tas pats arī attiecās uz netīriem traukiem. Nu, es neteiktu, ka netīriem, jo visas saimnieces es ticu, ka labi mazgā traukus un tā, bet varbūt, ka kaut kādi tomēr varbūt netik labi izmazgājās un palika kaut kas bija ļoti taukains, ja, un palika vai nu slotiņā, ja, vai arī krēms bija putots, ja, kas ir tā kā no sviesta, un tad sanāk, ka mēs izmazgājam to putojamo slotiņu, un varbūt, ka tur kaut kādā tomēr mazlietiņi ir palicis tas tā kā tie tauki. Es zinu, ka arī citi konditori, pieņemsim, viņi iesaka tā kā ar spirtu tā kā aptīrīt tos instrumentus, ar kuriem darbojās, ja, un tādā veidā tā kā veikt to gan dezinfekciju, gan arī tā kā attaukot to bļodu, ja, vai instrumentu. Un kļūda numur 3 ir, ka mums var, pieņemsim, pie olu baltumiem nokļūt kāda ūdens pile. Meringai vispār nepatīk ūdens. Es gan gatavojot makaronus to varu apgalvot, gan arī, pieņemsim, tad, kad mēs gatavojam putojam olu baltumus, gatavojam jebkādu meringu, ūdens meringai nepatīk. Ja? Un ir tas, kad rezultātā mums var saplaisāt mūsu deserts. Ja? Tāpēc ļoti prātīgi skatāmies, lai mums nenokļūst neviena ūdens pile. Un šeit ir vēl arī jābūt ļoti uzmanīgiem ar tām, kas ir lāpstiņas, ja? Un tāpēc es parasti iesaku paņemt viendaļīgu lāpstiņu, kur ir kā viena daļa, jo to ir ļoti viegli nomazgāt, nosusināt, ja? Un respektīvi ar viņu pēc tam maisīt olu baltumu. Bet pieņemsim tās, kuras ir tā kā divdaļīgas, vai nu ar metālu, vai ar koku,
piespiežot pašu lāpstiņu tur, kur ir tas savienojums, jūs varat redzēt, ka tur ir viena lieta, ka tur krājās netīrumi, un otra lieta, ka tur var arī pēc mazgāšanas nokļūt ūdens, un tad, kad jūs maisīsiet meringu, tas ūdens var nokļūt pie meringas. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi ir sakot šai lietai, vai pieņemsim arī, ja mēs kaut ko gatavojām, lai mums ir tiešām tīri un sausi instrumenti, tīri un sausi katliņi vai bļodas, ja, respektīvi ar visu, ko mēs ar inventāru strādājam, tam inventāram ir jābūt tiešām tīram un sausam. Kļūda numur 4. Pārputoti olu baltumi. Un jā, ir tāds termins pārputoti olu baltumi. Ir tā, ka mēs ļoti bieži jaucam šo terminu, jo meitenes, kuras arī ir mācījušās pie maniem Pavlovas kursā, jautā, vai es neesmu pārputojusi olu baltumus. Bet ir tā, ka olu baltumus mēs varam pārputot tikai pirms cukura pievienošanas, ja? Vai sīrupa pievienošanas. Respektīvi, tas ir tas moments, tad, kad mēs pašā sākumā puļam olu baltumus, mums viņi ir jāsapuļ līdz tādai gaisīgai konsistencei, viņai jau ir jāsāk veidoties tādām foršām gaisīgām putām, jā, līdzīgām kā tādas Ginesa putas, es pat pateiktu, un ir ļoti svarīgi, ir jāskatās, lai mums nav olu baltums šķidrā veidā, ja? Mēs varam piepacelt bļodu un paskatīties, ja mums šeit ir tā kā šķidrs, mēs varam paputot vēl. Un sanāk tā, ka šis ir tas moments pirms cukura pievienošanas, kad mēs varam pārputot. Un kas notiek? Kā tas izskatās? Ja? Tas izskatās tā, ka tajā brīdī, tad, kad mēs pārputojam olu baltumu, viņš paliek tāds kā gabaliem. Ja? Tāpēc, ka tur nav pievienots cukurs, un cukurs veido tādu kā plēvīti apkārt olu baltumā tai bumbiņai. Ja? Un sanāk tā, ka ja mēs pārputojam pašā sākumā, mums sanāk, ka olu baltums ir saplīsis tādos kā gabalos, un līdz ar to, tad, kad jau mēs būsim piebēruši cukuru, jā, mums izveidosies meringa, bet deserts gala rezultātā mums var nesanākt. Ja? Kļūda numur 5 ir tas, ka mēs pievienojam cukuru pārāk ātri, un pārāk daudz lielā daudzumā. Tas ir tas, kad pieņemsim, ka mēs visu cukuru, mēs izveidojam tādas gaisīgas putas un visu cukuru uzreiz izdaram uz putām. Un kas notiek? Mums tās putas sasprākst. Un pēc tam tai meringai ļoti grūti ir tā kā atgriezties, atkal izveidot tos burbulīšus un sanāk, ka tajā brīdī arī, tas ietekmē, respektīvi, arī uz rezultātu. Ja? Tad kāda ir tā izeja? Lai mēs tos burbulīšus uzreiz nenosprādzinām, lai mums veidojās forša meringa, tad ko mēs darām? Var pievienot, kā nu kuram patīk. Vai nu lietutiņā mēs varam bērt, ja? Ieberam, samaisam, un jūs redzat, ja? Tad, kad mēs vai no rokas mikseri, vai jūs putojat, pieņemsim, stacionārajā mikserī, jūs redzat, lai viņš uztaisa apgriezienus, ja, un beram lēnītēm cukuru. Dažās receptēs ir norādīts, ka pusi cukuru pievienojam, jā, tā kā lietutiņā, un tad pēc tam, pieņemsim, tad, kad jau ir izveidojusies meringa, mēs pievienojam, pieņemsim, otru pusi un arī ieberam to lietutiņā, jā. Tāpēc skatāmies ļoti uzmanīgi, kā mēs pievienojam cukuru. Var pievienot arī ar vienu, tā kā ar ēdamkaroti, ja nepatīk tajā lietutiņā, ja tā kā nesaprot, cik bieži, cik ātri ir jāpievieno, tad var pievienot arī pa vienai ēdamkarotei. Tā arī ir izeja, ja? Tā kā pievienot to cukuru, lai mēs nesaplēsājam tos burbulīšus un lai mums veidojās tāda forša, tāda spīdīga, glancēta meringa. Ja? Tātad tā. Kļūda numur 6. Ja mēs cepam pārāk karstā cepeškrāsnī. Kas notiek? Ja? Tad mēs ieliekam meringu un viņa nevis tā kā žāvējās, bet viņa apkārt tā kā sacietē un sāk tā kā apkārt degt un tādā veidā tā kā, kas nav arī labi priekš meringas, jo viņai tā kā būtu jāžāvējās stundu vai 2 aptuveni, ja, un skatoties kāda recepte, protams, jā, un ir jāskatās,
lai tā meringa tā kā izžūst, ja? Nevis dedzināt viņu. Savādāk, ja mēs dedzinām, viņai parādās tāda dzeltenīga brūngana nokrāsa, ja? Un kas nav pareizi, kas nav labi priekš meringas. Un otra galējība ir tieši otrādāk, ja mēs žāvējam meringu uz pārāk zemas temperatūras. Ja mēs žāvējam, pieņemsim, tur uz 80, uz 70, jā, tas tā var arī žāvēt, jā, bet vienkārši, ka tas būs ilgāks laiks. Un, ja es parasti savām meitenēm stāstu, kā var pārbaudīt, jā, tad mēs skatāmies kaut kādas pirmās tur 10-15 minūtes, pasakojam līdzi, jo mēs varam redzēt cepškrāsnī caur lodziņu, kas notiek. Ja mēs redzam, ka mums sāk tādi tā kā veidoties kā tādi burbulīši, tas nozīmē, ka kā izdalās sīrups, ja, vai kaut kāds piliens, ka ir noticējis. Tas nozīmē, ka jums ir temperatūra pārāk zema. Un otrādi, ja jūs redzat, ka jūsu meringas plaisā, tas nozīmē, ka jūsu temperatūra ir par augstu. Ja? Tad sekojam līdzi, optimālā temperatūra, protams, ir 100 grādi, bet var, protams, iet vai nu uz leju, tā kā pazemināt to temperatūru, vai iet tieši otrādāk uz augšu un paaugstināt to temperatūru. Ja? Tātad. Un 7. kļūda ir nepareiza uzglabāšana. Ir tas, ka dažreiz mēs uzglabājam meringu vai nu izdomājam, ka tā ir jāliek leduskapī, vai nu izdomājam, ka viņa var atrasties atvērtā veidā, istabas temperatūrā, un tādā veidā viņa tā kā uzsūc mitrumu no telpas. Ja? Un tad, kā mēs uzglabājam meringu, mēs uzglabājam viņu slēgtā kastē, nevis kaut kādā kartonā, kur mums tāpat tās var ieiet gaisa cauri, bet tādā slēgtā konteinerā, kas nelaiž gaisu cauri. Un tādā veidā var, protams, meringu uzglabāt ilgāku laiku. Ja? Un vēl viena lieta, pieņemsim, tad, kad mēs gatavojam mazās pavlovas, ja es nerunāju šobrīd ne par ruleti, ne par lielo kūku, bet, pieņemsim, ja mēs runājam tieši par tām mazajām pavlovām, un mēs gribam viņas, lai tā kā ilgāk mums pastāv, ja, tad ko var izdarīt? Mēs varam ar šokolādi, tā kā izkausējam šokolādu ūdens peldē, pieņemsim, ja, un iesmērējam to mūsu ligziņas caurumu ar šokolādi, un tādā veidā tad mums tas krēms neiesūksies mūsu meringā, un tādā veidā mēs varēsim tā kā to derīgumu termiņu tai pavlovai, lai viņa mums ir svaigāka ilgāku laiku. Ja? Nu, lūk tā, jūs esat iepazinušies ar 7 kļūdām, ja, un es būšu priecīga, ja tu ieliksi laiku šim video, ja piesakosi šim kanālam, kā arī manā mājaslapā ir Pavlovas kurs pārdošanā, kur tu vari iemācīties 3 dažādus meringas veidus, kas ir itāļu, franču un šveices, un arī zem katras meringas veida tu vari iemācīties atsevišķus desertus, kas ir tās mazās pavlovas kūciņas, tad ir lielā pavlovas kūka ar tiešām tādu foršu, mīkstu, garšīgu iekšpusīti un arī bezē rulete. Tā kā, lai tev izdodās un labi garšo. Tiekamies jau nākamajā video.